Nav tāda brīvdienu rīta, kad es savai sievai nebūtu pasniedzis kafiju gultā. Jebkas tad cits sunim asti cels, ja ne pats. Laižam. Lapenelīts vai kā? Kas bija? Paitons. Šī diena solās būt ļoti gara. Tamdēļ es jau laicīgi salas Silvijai ziedu. Thank you. Okay, so enjoy. Yeah. Thank you. See you. Welcome. See you. Enjoy the trip to the Lombok. Yeah. Šim rītam esam aizrunājuši to pašu taksi, kas mūs atved no lidostas. Mums ir jātiek līdz Padanga Bay piestātnei. Pēc labas stundiņas klāt esam. Biļetes kuģītim jau rezervējām iepriekš. Mums ir vesela stunda, lai izrevidētu viesnīcas brokastu kastu. Tas vēl tā brokastu skrējienā. Krosām. Jep. Kitā, ja? Kā? So this is your ticket for today. Okay, thank you. And this one your boarding pass. You can receive right now. Oi, jāiztaipās no rītā, ne? Jančuks te tagad izstiepos, tā kā Jančuks izkust. Pasveicin Jančuku. Zīsiņu jau es pats apēdu jau. Es jau nezināju, ka tu atvērs. Yeah. So this for the boot and yeah, this is for the harbor ticket. Yeah. Hello. Thank you. Ir vairāk varianti, kā nokļūt no Balī uz Lombok salu. Mēs izvēlējāmies ātrgaitas laivu. Ļoti ceram, ka 3,5 līdz 4 stundās jau būsim galā. Izskatās, ka šoreiz braucēji nebūs daudz. Jāiet tuvāk kondicionierim. Augšējā stāvā arī ir salons pasažieriem. Taču ir aizdomas, ka te šūposies vairāk. Tamdēļ mēs paliekam lejā. Tāda neliela jūras slimība piemetās arī lejā. Mūsu somas automātiski ir iekārtojušās uz pleciem 2 vietējiem džekiem. Darbs ir darbs, ja? Seko jau līdzi. Nāk līdzi, ne? Ļoti neatlaidīgs puisis, tikai cena gan par aizvešanu līdz viesnīcai ir nesamērīgi augsta. Kad aplikācijā es parādu, par kādu summu es tulīt izsaukšu taksi, dīleri piedāvājums sarūk 3-kārtīgi. Kas tas silts palikas esi? Karsti, saulīt spīd. Beidzot, pirmā saulīt no 1 dienā.
Welcome to Lombok. Līdz viesnīcai 20 kilometri. Viesnīca ļoti liela, bet šovakar ir aizņemta tikai pāris numuriņi. Kā vietējie saka, nav sezona. Visvairāk turistu Lombok salā ir jūlijā. Izskatās, ka pa logu varēs redzēt arī okeānu. Precīzāk, Balī jūru. Dikti gribās ēst, tamdēļ izsaucām taksi, paļaujamies uz Karoli izvēli. Is it very hard? Not so very. Yeah, sorry. Yeah. Šodien viņam veicā. Jā. Latvijā. You know where is Latvia? Yes. Man ļoti gribās zivs. Kaut varētu viss. Nu, tas cēls ir tikko noliņas izmet. Nu, viņam ir tās vistas, kas smieklīgi noziņas. Mini. Mini. Tādi jūs viņu tiešām. Gan paši garšīgi pēdam, gan arī kaķēns pabarojam. Čau. Es tev čau. Kas tas tāds bija, ko? Čau. Like friends speaking, eh? Ciao, it's bye-bye. Bye bye. Like Germany. Ciao. Yeah. Ciao, I think Italy. Ciao, Italy, ciao. Ja ieskrien tuvējā bodītē, nepieciešama šāda tāda sīkuma. Lielākā saules pilsēta, kas reizē ir arī galvaspilsēta, saucās Mataram. Ir pēr kafiju. Kofijas sasa. Man arī tikko ir. Man nebūtu jāpaliek veselīgam tagad. Nice holiday. See you later. Yeah? Bye. Baigi izdomājuši, ne? Dripping coffee. Kā? Dripping coffee. Smaržo labi. Smaržo īsti. Ap 7 vakarā jau ir pilnīgi tums. Laiks sameklēt kaut ko ēdam. Turpat uz ielas, netālu no viesnīcas, tā īsti neko neatrodam. Tamdēļ saucam atkal taksi, lai brauktu uz pilsētu. Kā piektoja? You ready, yeah? Yes, yeah, ready. Now? Yes, correct. Aigars. To the Mataram Mall. Okay. Purisaram, yes. Okay. No, Purisaram, yes. Arī šoreiz paļaujamies uz šoferīšu gaumi. Šīs tuvumā esot vislabākais jūras velšu restorāns.
mazliet jau dīvaini ir, ka nav absolūti neviena apmeklētāja. Tā gan labi saprotam, nav sezona. Ja šito salīmē, tad neko ir, Es ceru, pagaidām ko. Līdz ar tūs iestāšanos arī moskīti ir palikusi ļoti aktīvi. Tikko Ļoti smieklīgi. kas tas ir, es nezinu. Steigties mums nav ko, tamdēļ sasūtām visādi brīnumu. Ņem šito. Tas viņš ir. Tas ir smūs. Diezgan dīvains jau. Nu, pastāst, kas ir. Kalmaiņš. Es nezinu, kas tas tāds ir. Kā tu teici, Singapūras mērcēji? Vai ka nav labi? Miljons. Ja nu gadījumā gribās kaut ko pat nedaudz asāk, bišķiņais ielikt. Jā. Es visu gribēju čilēt. Nu, šis ir labs spridzeklis. Laimīgs. Alus jau tā īsti nemaz negaršo, bet cik daudz par to ūdeni var dzert. Vīrs nāk bagāžu mājās. Tā ne? Un tas Nu, ir kaut kas viņš tāds pārvis pāri šim slieksnim, vai ne? Izdevās. Tādā karstumā cilvēki kaut ko dzērt. Nu, tās lielās ūdens dzeršanas man jau kūta. Kas izbeidzās? Izbeidzās. Tev? Laukā bija zibens un pērkons, un izbeidzās baterija. Kāds ir šorīt noskaņojums? Kāds ir salāms. Solūs. Salāpkan ir visu. Jāiet brokastīs. Kā izrādās, šorīt mēs esam vienīgie. Šajā pusē salai pludmales smilts ir melnā krāsa. Lai gan ir ļoti karsts, šādā laikā pludmalē, protams, nav ko darīt. Hello! Are you ready to go? Viņam forši sēst. Pēc labas stundiņas nokļūstam salas dienviddaļā, mazā ciematiņā ar nosaukumu Sade. Like we respect with the honor. Yeah, maybe this 2 days ago already cleaned it with the poop. Yeah, like that one is the grey. Yeah, yeah, and about the smell is like 2 hours. Ciemats jau 15 paaudzes ir stingri nostājies pretī modernizācijas spēkam. Rice store because we harvest rice only one time here and we keep it at up here. And like one rice store. Sasaka cilts kultūra ir cieši saplūdusi ar islāma tradīcijām. That one is already. Lai saglabātu iedzīvotāju autentiskumu, Sade ciematā īsteno vienas ģimenes kāzu parādu, kas nozīmē, ka
ka cilvēki nevar precēties ar personu ārpus savas cilts. Ja vīrietis vēlas precēties, viņam meiteni no sākuma ir jānolaup un jānoslēp. And when we have a ritual ceremony, electricity we turn off and we use lamp like this. Coconut oil, ja? Yeah, coconut oil. Topošās līgavas slēpšanas ilgums var ievilkties. Slēpšanas laikā vīriešu sūtnis apmeklē līgavas ģimeni un tiek veikta vienošanās. Bet nu pavisam dīvaina tradīcija ir mājas mazgāšana ar buļļu mēsliem. Atpakaļ ceļā mums uzvana dīleris no nomas kantora un piedāvā savā trollerīt dienu ātrāk nekā bijām runājuši. Tik sen nav braukts un vēl divatā, kā arī satiksme pa pretējo pusi, diezgan liels izaicinājums. Es jau turos. Hello, monkey! Likteni neizaicinām, tamdēļ iesākumā dodamies vairāk tā kā prom no pilsētas. Kādu stundiņu pavizinamies un ir sajūta, ka gan jau būs labi. Par cik nāk virsū vakars, tad šodien vairs nekur tālu nebrauksim. Šobrīd okeānā ir paisums. Bēguma laikā redzējām, cik patiesībā ir dziļš šeit pašā krastā. Jautājums ir, kur peldēsim? Peldēšana nevar būt runa aizmien. Lai gan paēst var arī viesnīcā, mēs tomēr braucam uz pilsētu. Uz Mataram. Kas tev ir pa numuru? 380. Atpakaļ ceļā pie mājas veikalā iepērkam arī tādas našas. Naudas zīmes ir lielas, kamēr pierod sanāk tāda muģināšanās.